sanāk, ka es lielīšos. Bet man liekas, viennozīmīgi šī ir izrāde, kur es tiešām varu izriest savu krūti un lepnam pateikt, es ar to lepojos. Es tiešām lepojos ar šo izrādi un uzskatu, ka tas ir viens no krūtākajiem pašiem, varbūt tās pat pats labākais mans veikums. Tāda emocija gama, kāda ir šajā izrādē, es nezinu otru tādu būtībā. Dažādi uzvedumi ir bijuši, dažādas izrādes, bet tāda kā šī izrāde, un tāpēc laikam arī 3. reizi viņu to izrādi uzvedīs. Tās ir latviešu ciltis, par ko iet runa, ja? Tur ir gan patriotisms iekšā par savu dzimteni, par savu cilti. Tur ir mīlestība, draudzība, brāļu attiecības. Es jau pat tagad nevaru mierīgi par to runāt, jo es atceros, kā es stāvēju izrādē kulisēs, kad es vēl nedejoju, un visi izrādi noraudāju. Skatoties vienkārši uz to, kas notiek, un uz dejotāju sejām, un uz muziku, uz visu kopā. Tas ir viens stāsts, viens mīls trīsstūris, tad pašā laikā tas ir ārkārtīgi dzimteni mīlošs pasākums, kurā jebkuram ir jebkurā tiek modināta šīs dzimtenes mīlestības sajūta, sarga sajūta, un tam visam cauri iziet šī dramaturģija. Tas ir dzīves un mūsdienīgs mīts par to ideālo tautu, kas mēs ticam, ka mēs esam bijuši. Nozobens saulēdis, manuprāt, ir mūsu dzīve. Es kā piemēram savu meitu vecāko, kura nāca katru izrādi. Es viņai jautāju, kas tev, kāpēc tu nāc? Jo es redzu sevi. Es izdzīvoju cauri to, jo es to redzu. To var pagriezt jaunākiem laikam, vecākiem laikam, tam nav būtiski. Viņam var būt 70 gadi, viņam var būt arī 16 vai 15 gadi. Ja? Bet viņš tajā izrādē redz sevi. To, ko mēs piedzīvojam. Skatītājam noteikti ir jābūt gatavam uz milzīgi lielu dvēseles pārdzīvojumu. Tā nebūs tāda gaiša, saulaina svētku koncerta sajūta, kā mēs esam ieraduši. Tas būs pilnīgi kaut kas cits. Būs jāpiedzimst, būs jāapzinās, kad mēs dzīvojam valstī, kuru patiesībā mūsu senči ar asinīm ir nopelnījuši. Un būs jāsaprot, ka nekas mums nav dots velti šajā pasaulē. Nebūs viegli. Noteikti ne. Katram tā izjūta par šo izrādi ir savādāka. Tu nevari iedot savu izjūtu, es nevaru iedot tev viņu. Es nevaru pateikt, ka tev būs tādas sajūtas, jo mēs katrs identificējam sevi ar kaut ko, ko mēs atrodam šajā izrādē. Vai tā ir pirmā mīlestība, vai tās ir bailes no nāves, vai tā ir savas dzimtas cīņa, vai tā ir bērnība bezbēdīgā. Ja? Katrs mēs saskatām tur kaut ko savu. Un līdz ar to arī šī izrāde ir unikāla, ka viņa ir ļoti patiesa. Un iespējams ar to arī atšķirās Nozobens no pilnīgi jebkura cita deju uzveduma. Ka tev nav jāiestāsta tas, ka šobrīd mēs izdejojam tādu motīvu. Viņš ir ļoti reāls, ļoti patiess. Nozobens ir mežonīgāks. Te nav smukās tautas dejotāju rociņas, te ir tu ņem tos graudus, tu ej un tāds tas iekšējais mežonīgums, ja? Kā sakal dziesmu svētkos, kur ir viss skaisti un tā, tas nav. Baigas spēks, enerģija. Mēs esam kopā, mēs esam spēks, kur mēs to visu varam pacelt. Skatoties, kā dejā, tu nodejo to vienu deju, tu pēc tam vari pārslēgties tajā brīdī. Bet te tu visu laiku tajā uzvedumā un tā pusotra stunda, kur tev viss tas ir jāizdzīvo, un tad ir vesels sižets un vesels stāsts.
Dievs kokiem lapas teva, Dievs vārpiņas tīrumāhi, Dievs kokiem lapas teva, Dievs vārpiņas tīrumā. Kā teikts kādā senā latviešu parunā, laikā, kad meitenes mežos redzamas mētras vācot, skaidrs, ka drīz būs izrāde. Jādā cīrulītis aiz visiem putniņiem, augstā dziādā. Cīrulītis aiz visiem putniņiem, Dievam gudrus. Aha! Pieķertas! Neesmu pieķerts. Čau, meitenes! Čau, Dievu. Tā ir Ieva un Liena no Katvariem? Jā. Nu, stāstiet, kāpēc tās mētras vajadzīgas? Lai meitenēm būtu skaisti vainadziņi izrādē. Vai tad tie visi nav mākslīgie vainadziņi, tā kā dejotājiem dažreiz mēdz gadīties? Nē, mums ir dabīgie vienmēr. Jā? Ziemā, vasarā, sniegā, nesniegā vienmēr dabīgie vainadziņi. Un ko tu jūs darat, ka sniegs ir? Bet tur ļoti jāzina, kurā vietā tieši aug mētras vajadzīgās. Un tad roka. Ko tu stāsti? Nu, sniega roka, jā. Tā, starp ceļiem sniegs. Nopietni? Jā. Tas droši vien ir 2010. gads. Jā, tad noteikti bija tā, ka sniegs tiešām uz ceļiem. Gājām grābām snieginost. Pēc tam bija kam dejot, nebija visi saslimuši? Nē. Nē, Tur tā jau- veselīgi daudz. Zini, kā meitenes dara, viņas kooperējas. Ir tādas pāris, parasti, kuras lasa jau, kuras zina vietiņas. Nu, un tad aizbrauc pāris un salas visām. Jā, tad jūs esat tās lasītājs un tās pinējas jau ir citas, jā? Nu, kā kuru reizi, jā. Nē, katra pati sev pina vainadziņu. Labi, pēc tam izrādes laikā kaut kas ar tiem vainagiem tiek darīts, vai viņi vienkārši gozējas galvā? Gozēs galvā. Ja tu domā, ka ir tāds vainagu rituāls, tāds nav. Tev tāds. Mēs viņus, nu tā, cildeni uzliekam. Ir auļos nav vainagi, vai ne? Jā, ir dažas dejas, kurās nav vainagi. Un tad, nu jā, viņi tur tā, Te izrādes laikā vainadziņš jums netiek noņemts? mēs neatdodam. Nē, izrādes laikā. Bet divu, kas tas bija jautājumu? Vienkārši, ka izrādes laikā. Solistē varbūt noņem. Solistē varbūt noņem vainadziņu. Zini, kā vēl var saglabāt otrā izrādē smuku vainadziņu, kad viņam uzpoš laku. Un es vēl esmu darījusi sietina avīzes, sametina avīzes, ielieku pa vidu, tad viņš pa nakti sasūcās to ūdentiņu, un viņš vēl zaļas nākamā dienā, nebirst nost. Tā arī var darīt. Ilzi, man es to stāstīju, ka viņa arī ir likusi saldētavā, jo vajag, ja citreiz taču gadās, kad koncerti, katru nedēļu ieliek pagrabā vai saldētā, un tad uz nākamā nedēļa vēl derīgs. Sieviešu noslēpumu. Nu, pagaun, ko čaļi dara? Čāļi iet mežā pēc spokiem. Nu, pēc izrādes galvenā instrumenta savu. Zobena. Spoku. Jo šai izrādē ir ļoti izteikta sievišķīgā puse, arī enerģētiski, un vīrišķā puse, kas ir džeki paši iet mežā, paši cērt lazdas, paši zina, kādā rasamā mizo, paši gatavo, un tāpat arī ar meitenes. Tas ir tāds, procedūra tāda. Tātad nozobena izrāde ir tāda, kur ne tikai mēģinājuma telpā ir jāgatavojas, bet arī jāaiziet dabā, ja? Jā. Nu, tad jau tam vainadziņam cita pavisam sajūta tāda, ka tu viņu uzliec galvā. Tu pat esi bijusi mežā, tu pat viņu lasi, tu pat viņu sapini, tu pat viņu saglabā. Nu tā. Nu, laumiņai sanāks, ne? Sanāks. Paldies, mežmāri! Šis stāsts, ko piedāvā Nozobenes saulelēts, viņš katram dejotājam ļauj piedzīvot prieku, laimi, un tajā pašā laikā izlaist caur sevi arī zaudējumu, sāpes un to pārdzīvojumu, kāds tev rodās, ka tev pazūd kāds ļoti tūs un mīļš cilvēks.
Un, manuprāt, ir ļoti vērtīgi, ka mēs šīs emocijas varam dejotājiem piedāvāt izdzīvot ne tikai reālajā dzīvē, kā tas, diemžēl, bet ļoti bieži arī gadās, ja? Bet ka mēs piedāvājam to izdzīvot caur deju uzvedumu. Katra nākošā dejas epizode paspilgtina iepriekšējo. Tas ir vienots. Tā ir izrāde, un dejotājiem, kas lielākā daļa noteikti ikdienā nav aktieri un nav šīs profesijas pārstāvi, tad tā ir iespēja izdzīvot šo te likteņu stāstu. Tas ir stāsts par tautu, un tā nav varbūt tieši Latvija, bet to var skatīties jebkurš. Un šo te ideju un šo te vēsti tā kā iznest caur sevīm. Tas ir par cilvēcību stāsts. Ir pagalma bērni, un mēs arī esam pagalma bērni. Tikai mēs esam mazāki. Un šie te pagalma bērni nāca virsū ar kazlēniņu soli, ja? Jūs visu to redzējāt. Bet mums līdz kazlēniņu solim vēl jāizaug. Bet mēs taču gribam būt kazlēniņi, ja? Gribam. Un aiziet! Skrienam pretī! Skrienam! Elziņa skrienam! Un tas samīlējamies! Jā! Cik viņi neskrien prom! Paņem meitiņu pie labās rociņas. Tu arī paņem meitiņu pie labās samīlējamies. Paņem meitiņu tagad pie labās rociņas. Ja? Vai tu ēd ar šo rociņu? Tu karoti turi šī rokā? Tad atcerieties, tajā rokā, kur tur karoti, tā ir labā rociņa. Un 1, 2, galviņa augšā! 1, 2, malacīši! Un skrienam prom, jo tūlīt nāk tie lielie bērni. Jūs redzēja, kā viņi nāca visu tā. Šitā nāca, redzēji? Kam jūs gatavojaties, jūs zināt? Lielam koncertam. Kur tas koncerts būs, tu zini? Rīgā. Kā Rīgā ir? Nav pa liela pilsēta? Ir. Un kas jūs tur būsiet? Pagalma bērni. Gribi dancot uz lielās skatuves tur Rīgā? Un tu? Tu gribi? Un tu? Jā? Labi. Liec mūzika. Skrienam! Ātrāk! Saķeramies! Sadodamies dārziņā! Un 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! Paņemam meiteņu un skrienam prom! Šite skrienam! Ātrāk! Liela veiksme ir, un tas man ļoti patīk, un tā ir man otrā reize manā mūžā, kā veidojot Nozobens saulētis, tāpatās kā spēlēju, dancoju. Es biju viens koreogrāfs, un tas bija mans rokraksts, un tā kā es gribēju, tā es arī to visu jūtu un darīju. Jo deju svētkos ir daudz virsvadītāji, katram ir savs, katram ir, protams, tas arī labi, ja, bet ir ārkārtīgi grūti savilkt kopā kopīgu dramaturģiju, kopīgu stāstu. Un tādēļ, teiksim, deju svētku mērogs ir drusku nepateicīgāks tam. Un varbūt tās arī caur šo stāstu tas ir tas, kas tos dejotājus aizrauja, ka viņi var izlasīt grāmatu no pirmās līdz pēdējai lapas pusē. Tad, kad mēs dejojam, tas nav teātris. Es domāju, tā nav tā kā izrāde, bet mēs izdzīvojam to stāstu. Tas, kas man šķiet ļoti, ļoti īpaši, ka katrai kustībai, katrai dejai ir ārkārtīgi liela nozīme un ārkārtīgi liela doma. Šeit katrā dejā, katrai sīkākajai kustībai ir savs stāsts apakšā. Šajā izrādē dejotāji paldies Dievam un paldies šai izrādē, ka viņi saprot, ko viņi tur dara. Ka tā nav tikai tāda fasādes lieta.
visas tās rokas un ķermeņus tomēr kustina doma, saprāts, kur savukārt impulsu dod sirds un sajūta. Tas viscēlākā lieta, savu dvēselī, visdārgākais, kas ir, es to nesu, es viņu nekrāmējos, es viņu ņēmu un es ar viņu dejoju. Lielākā varbūt tās tāda visur pieņemtais treniņš tautas dejās, tomēr tā ir fasāde. Tas ir ļoti skaisti izskatīties, ļoti foršas līnijas, tas ir pozās līnijas un labi nolīdzināties, skaisti salikt augumiņus un tā tālāk. Tas viss ir vajadzīgs, protams, bet visbiežāk vadītāji Latvijā tomēr aizmirst sirsniņu. Un tas, ka mēs tie sirsniņai tiekam klāt šīs izrādes laikā, tas ne fakts. Jūsu partneris ir rudenī tikko no stropiem izņemts medus, kurš līst pār jums. Tā meitene ir kā tāds porcelāna, ļoti smalka porcelāna, smalks izstrādājums, ar kur nekas nedrīkst notikt. Kaut kas ļoti, ļoti dārgs, jums ļoti svarīgs. Meitene, kur jūsu dzīvē ir pats svarīgākā, ilgi gaidīt, un beidzot atnākusi. Un jūs ar viņu pilnīgi, tik ļoti maigi apeities, kā varbūt ne ar vienu sievieti savā mūžā jūs to nedrīksiet. Bet šeit būs tās 4 izrādes, kad jums ir iespēja to izbaudīt, kā tas īsti. Lielākā problēma ir Agris Daņļevičs un viņa horeogrāfijas. Jo kamēr tu saproti Agra domāšanu, to dejas stilu, to filozofiju, kas ir katrā kustībā iekšā, tikmēr paiet milzīgs laiks. Tad, kad tu viņai esi atkodis, tad iet ļoti harmoniski un viss kā vajadzīgs, jo viņš ir pavisam citādāks, ar citu skatījumu. Un mums patīk gan tās akrobātiskās lietas, gan izaicinājumi, bet sākumā tas ir nenormāli grūti. Ziniet, kas ir tas, kas traucē? Es visu laiku domāju, sākumā, tad, kad tikko uzlikt bija labāk, paliek arvien sliktāk. Jūs to deju zinat, un jūs viņu dejojat kā deju. Bet jūs vairs vispār meitenes tiem puišiem neļaujaties. Jums katru reizi ir jādejo tā, un puiši, tā mākulība ir tajā, kad jūs katru reizi ieliekat kaut ko meitenei negaidītu. Paimprovizējat ar sīkumiem, ar maziem nieciņiem, ar pieskārieniem, ar kustību izmaiņām, ar to, kad ir kaut kas katru reizi negaidīts, ko jūs tikai 2 zinat. Es varbūt to nemaz nezinu un nepamanu, bet jūs 2 tā zinat, šis bija kaut kas jauns. Nozobens tas ir izaicinājums. Tā nav tehniska dejošana, bet tas ir izaicinājums tieši emocionālā ziņā. Šajā izrādē ir ārkārtīgi daudz tādas epizodes, kuras šobrīd skatoties, man liekas, ka es nemaz to neesmu atcerējis. Pēkšņi ir bijis kaut kas tāds, ko tu nemaz pēc kaut kāda laika nemaz nepieskaiti pie sava veikuma. Tādēļ, ka tur ir kaut kādi augstāki spēki klāt bijuši. Bez tā jau nevar. Un šo te augstāko spēku iedarbību ir, man liekas, viņi ir ne tikai uz mani kā horeogrāfu, bet arī uz dejotājiem, kā izpildītājiem, kuri attiecīgā brīdī ar kaut kādu savu ķermeņa valodu dod impulsu nākošajai kustībai, nākošajam kaut kādam risinājumam. Un tas ir tie ir tad baigi foršie momenti. Ja man jāatbild, kas notiek horeogrāfu galvā, tad tā sajūta ir tāda, ka tu aizlido un ka tu absolūti nekontrolē sevi. Sijāju uguni augstajā kalnā līgo. Sijāju uguni augstajā kalnā. Tā ir forša sajūta vispār. Tā ir laba sajūta, ka tu vari iekrist tajā mākonī, radošajā mākonī iekšā un vienkārši vālēt. Par Agru runājot, viņā ir kaut kāds dabas talants. Nevēlti viņš dzīvo mežā pie ezera.
pilnīgā nekurienē. Un es esmu pilnīgi pārliecināta, es esmu arī pārliecinājusies, ka bieži viņš dara lietas, kuras viņš patiesībā tādā cilvēciskā apziņā viņš maz neapzinās. Un tad, kad viņš jau ir radījis un izveidojis, tad atklājās, ka viņš tur ielicis tādus kodus iekšā, kurus jau sen tautas tradīcijā eksistē. Nu, tā ir tāda īpaša mākslinieka, horeogrāfa, es nezinu, sūtība šai pasaulē. Ar viņa rokām, es domāju, strādā kāds cits noteikti. Tad, kad mēs pirmo reizi izmēģinājām lielā rikta soļus, laikam tie bija pirmie, ko es iemācījos, tad es ļoti labi atceros to pirmo sajūtu, kā izskrien skudriņas caur ķermeni. Un tā reti, kad notiek, ka tu jau esi diezgan daudz pieredzējis dzīvē. Jo tajā horeogrāfijā ir kaut kāds tāds spēks, ko nevar sajust tad, kad tu esi tikai skatītājs. Bet tad, kad tu sāc tos soļus pildīt, tad tu pēkšņi saproti, kāpēc tas viss nodod tik lielu spēku tam skatītājiem. Jo katrs dejotājs vienkārši jūt to arhaisko latvietu sevi. Es nezinu, kā tas pareizi būtu jānosauc, bet agra horeogrāfija kopā ar Uģa Brikmaņa stāstu kaut kā veidot tik ļoti spēcīgi to komplektu, ka dejotājiem nevienu brīdi nekas vairs neliekas grūti. Un tas man pārsteidz visvairāk, jo fiziski nav viegli šī izrāde. Sevišķi jau jauniešiem, vidējiem ir drusku vieglāk, bet tomēr. Dāmas, tās, kas tā kā pirmo reizi stāsti, ka tas čalis iesteik karā, tad no viņas arī atlidos. Tur ir tās sāpe, tur ir tas, jau stāsti ar citu nostājas pie čaļu, apķērošiem, paldies Dievam, vismaz ir pie kā pieturēties. Šis nav tas gadījums. Ja? Un tās lietas, kas tagad pietrūk. Tas nav parastā tautiņu deju polka, ko tu dejo. Pat polka, ja tur ir kaut kādās vietās, viņa ir pilnīgi savādāk nekā tu redzēsi parastajā tautiņu deju koncertā. Viss pilnīgi savādāks ir. Un tāpēc tas ir parastam tautiņu deju dejotājiem, tas ir kaut kas neparasts, kaut kas tāds, ko viņš nav piedzīvojis iepriekš. Un viņiem tas patīk, un viņi grib vēl. Mēs visi to gribam vēl. Tas ir forši, tas ir ļoti, ļoti forši. Tā impulsa devēja, paldies Dievam, ir paši dejotāji, dziedātāji, muziķi un tā tālāk. Viss, kas šajā izrādē piedalās. Un, man liekas, tas ir tas būtiskākais. Un kāpēc tas tā notiek? Laikam jau būs sanācis vienkārši tas viss. Un mūsu nopelns vienīgais ir tas, ka mēs šo te esam, man liekas, ielikuši apmēram tādā 3 gadu ciklā to atkārtošanu. Un tas 3 gadu cikls, man liekas, ir vislabākais tādēļ, ka tie, kas bija šie tie paši mazākie pirmajā izrādē, tagad jau viņi dejo to vidējos. Un tā, kad viņi ir vēl pēc 3 gadiem, viņi jau dejo jau jaunieši, un viņi tiek pie tās mīlestības, tās tēmas. Un man liekas, ka katrs maziņais, kas ir redzējis, kādā veidā šajā izrādē tiek tā, katrs maziņais, kas šajā izrādē ir nodejojis un redzējis, kā attīstās šī mīlas tēma un cik viņa ir patiesi īsta un stipra un trausla. Un katrs, man liekas, grib šo mīlu nodejot. Šī būs man 3. reize Nozobenā, un es teiktu, ka savā ziņā ļoti īpaši, tāpēc, ka pirmos 2 Nozobenas es dejoju kā tīņu vecumu, un līdz ar to šī ir tā pirmā reize, kas var dejot tās lielās dejas. Un, protams, ka es biju mazāk, es vienmēr skatījos uz lielajiem un ļoti, ļoti gribēju dejot tieši to. Tāpēc es ļoti priecīgi, ka beidzot esmu izaugusi līdz tam, ka es varu dejot atvedas un papardas un visas tās jauniešu dejas. Un, protams, kā jau mazākie vienmēr skatās uz lielajiem ar tādu apbrīnu un ar tādu domu, ka tas ir tas, uz ko gribas tiekties.
Un tādēļ ir diezgan īpaša sajūta, ka tu beidzot esi nonācis tur, uz ko tu visu laiku skaties ir tā kā uz augšu. Pirmais nozobens man bija pirms 3 gadiem. Tas tiešām bija tāds kaut kas wow priekš manis, tas kaut kas nebija, kaut kas tāds iespaidīgs, bet tad varbūt es vēl īsti neizpratu to stāstu, to būtību. Nu jā, man bija 14 gadi vai 15, bet tagad es jau gaidu šo izrādi ar pilnīgi citām emocijām, kas vairs vispār nav pat salīdzināms, man šķiet. Nozobens saulēts savu lomu spēlē arī graudi. Kur tie mājo? Tie mājo Salats Grīvas novadā. Visās izrādēs tie ir nākuši no šejienes. Reku lūk no tām tvertnēm. Iesim skatīties, kā graudi pārziemo. Man dziesmīgu nepietrūka, nedienīgu, nenakstīgu, kur es gāju, tur dziedāju, vai rītāju vakarā, kur es gāju, tur dziedāju, vai rītāju vakarā. Sveiki, mēs esam atnākuši pie Lijas. Labdien, Lija! Jā, labdien! Es dzirdēju, ka jūs esat nozobena graudu ciltsmāte. Jā, nu tā var teikt. Pat esat redzējusi izrādi? Visas. Visas? Visas. Nu, un kā patīk? Ļoti patīk. Nu, un kā jums patīk savu graudu loma visā izrādē, vai labi spēlē? Nu, vispār ļoti labi. Uz lielajiem palagiem, dievīgi. Kādus graudus jūs dodat izrādē? Tikai kviešus. Jo pa tiem var vismaz staigāt. Noteikti bioloģiskie. Bioloģiski. Jā. Tad mēs esam, var teikt, eko-izrāde. Eko-izrāde. Nu kā, jums jau ir par to mēs seniem laikiem, un tad jau ķīmijas vispār nebija. Cik tas tornis augsts? Godīgi sakot, nemāku teikt. Nu, Apmēram mēs esam kādu 5 stāvu mājas augstumā. ok, tad būsim uzmanīgi, ja? Būsim gan. Jums ir dažādi graudi. Jā. Un šie ir? Šie ir kvieši, tie Tie īstie, ja? tiek no izrādēs izmantoti. Kāpēc pa kviešiem ir netik sāpīgi staigāt? Tāpēc, ka viņi gludāki, mazāki. Jo tie ir vasaras kvieši, ziemas kvieši arī lielāki, bet vasaras kvieši ir mazāki. Un līdz ar to nav tik sāpīgi. Cik tad jums te torņi ir un cik te vispār graudi ir? Šim brīžam jau ir diezgan maz graudi palikuši. Sezonā iziet kaut kādi 2000 tonnas. Mums tagad būs izrāde Ķīpselā atkal. Cik tādai izrādei graudi, vienai izrādei, cik daudz graudi vajadzīgi? 150 kg aptuveni. Tātad mums būs 4 izrādes, vēl varbūt ģenerāla mēģinājums, tad vismaz tad sanāk kādi 750 kg, ja? Tas arī nav nekas. Tā ir tāda neatņemama sastāvdaļa no manas dzīves, un varētu teikt, ka tas ir arī mans iekšējais rituāls, pēc kura man prasās. Tad, kad ir tie 2 gadi pagājuši cauri pēc tā zobena, tad liekas tā, vai tad nebūs, vajag. Un ja viņš ir, tad ir tāda piepildījuma sajūta, kad liekas, ka viss notiek pareizi, ka tieši tā tam arī ir jābūt. Nozobens ir tāds vairāk sirdī varbūt. Ja viņš tur ir, tu viņu ārā no šejienes vairs nevarēs dabūt, nekad mūžā. Jā, es esmu tā, kas gaida nozobenu. Tā uguntiņa visiem ir acīs. Visi viņi grib dejot, nav tāds, es vēl atkal kaut kā dejas izrāda, labi atnāks šoreiz piespied man. Šito izrādi nav neviens tāds baigi redzēts. Skatītāji to noteikti jūt, es domāju. Ui, jāiet dejot tev.